Šis ir EU Frequency podkāstu raidījums Lasām vieta. Šī ir droša vieta grāmatu lasītājiem un varbūt pat tiem, kur vēl tikai meklē savu nākamo mīļāko grāmatu. Katru raidījumu izvēlēsimies vienu grāmatu un to kopā konspektēsim, pārunājot sajūtas, atziņas un iespējas par to. Raidījuma beigās mēs ieteiksim tev savas mīļākās grāmatas. Patīkam klausīšanās! Labrīt! Esat sveicināti Lasām vietā mūsu grāmatu klubiņā. Šodien mēs runājam par Melas Robinsas grāmatu Let Them Theory. Un šī grāmata ir par to, kā atbrīvoties no vēlmes kontrolēt citus un pieņemt viņu izvēles, lai dzīvotu brīvāku un laimīgāku dzīvi. Viņa māca, ka citu cilvēku rīcība nav mūsu pārziņā un ka ļaujot viņiem būt tādiem, kādi viņi ir, mēs iegūstam vairāk mieru un enerģijas, ko veltīt sev un saviem mērķiem. Grāmata sniedz praktiskus padomus, kā pieņemt dzīves neparedzamību, noteikti veselības Labrīt, vajadzēja kaut kāds vingrinājumus pirms tam uztaisīt. Noteikti veselīgas robežas un koncentrēties uz savu izaugsmi, nevis uz citu cilvēku uzvedību. Viss sākam, cik zvaigznes, kā jums patika ļoti īsi, un tad mēs dziļāk iesim iekšā tajā. Man patika. Šī grāmata mani nomierināja. Un, vispār es dotu 4 zvaigznes, bet tas vienīgais tāds būtiskais iemesls, kāpēc, tāpēc, ka ļoti daudz it kā atkārtojās tas, ko autore saka, lai gan tajā pašā laikā es pēc tam tā kā domāju, kāpēc viņa tik bieži atkārto vienu un to pašu. Vienkārši droši vien tāpēc, lai arī tu lasi, un tev tas tā kā nostabilizējas tā ideja. Bet, tā kā es nezinu, it kā man tas mazliet varbūt traucēja, bet varbūt tas pat, nebija beigās tik slikti. Kāds tas teiciens? Atkārtošana zinība māte? Jā, to man skolā uzlaik teica. Labi, Rebeka? Es tā arī droši vien liktu 4 zvaigznes, un man ir jāpiekrīt Raivai. Viņa pilnīgi izrāva man vārdus no mutes. Es tieši arī, man liekas, savā grāmatu aprakstā par šo biju rakstījusi, kad bija mazliet tā atkārtošanās, bet man patika šī grāmata, un es jau dzīvē pieredzēju pāris situācijas, ka man vienkārši bija tāds, kāpēc? Bet tam bija tāds, letām, vienkārši letām. Bet es vēl to mācos, gan jau iesim dziļāk, tad runāsim, jā. Bet man patika šī grāmata. Manuprāt, arī viegli lasījās, kaut gan bija angļu valodā. Un viegli lasījās, to es gribēju pateikt tādā ziņā, ka varbūt, ja cilvēkiem, kuriem nav super perfekta angļu valoda, nevajadzētu baidīties no šīs grāmatas, jo nebija nekas tāds baigi sarežģīts. Un ar pamata zināšanām angļu valodā var izlasīt un var visu saprast. Es arī došu 4 zvaigznes, tikai tāpēc, ka garums tāds. Bet ideja, protams, superīga, un arī lasot jūtu, ka es kaut kādu tādu teoriju jau dzīvē piekopju patiesībā, un forši, ka kāds viņu ir aprakstījis, un tagad kaut kāda arī zinātne, protams, apakšā, un pastiprinās tā sajūta, ka tā arī jāturpina. Tā kā no manis 4. Okay. Es dodu 5 zvaigznes, un man īstenībā pat nav paskaidrojumi, jo man vienkārši patika. Tas laikam arī man vispār patīk, kāda viņi ir un ko viņi raksta. Un laikam es dodu 5 zvaigznes, tāpēc, ka tā teorija ir tik vienkārša un pašsaprotama. Un liekas, ka to bērnu dārzā ir jāmāca, tad, kad grupiņā bērni spēlēs un jāļauj viņiem. Un tad tas šķiet, kā tagad pēc gandrīz 40 gadu vecuma es iepazīstos ar šo teoriju. Kāds iespējams viņi ir tik vienkārši un arī aprakstīti ļoti labi. Un es domāju, tā vienkārši aprakstīšana, tāpēc, ka tas ir amerikāņu publikai rakstīts. Es bieži jūtu, kā Eiropā raksta grāmatas un kā amerikāņu grāmatas raksta. Amerikāņi raksta grāmatas amerikāņiem. Viņas ir daudz vienkāršākā valodā, lai cilvēki tā kā uztvertu šo. Un gribētu tos teikt, ka mēs esam inteliģentāki. Es reiz... Tā jālēc iekšā, ka mēs varējām sakožāt noteikti sarežģītāku grāmatu ar vairāk zinātniskiem faktiem un zinātniskām tām ievirzēm. Jā, tas tā. Jums kaut kas piebilstams vēl? Vai jūs esat arī lasījušas iepriekšējās grāmatas? Es vismaz personīgi šī bija man tā kā pirmā iepazīšanās ar šo autoru vispār.
Es arī neesmu, bet es šo autoru zināju. Pirms aptuveni 2 gadiem pierakstījos viņas newsletteram. Viņi sūta tādus ikdienišķus tekstus, savas pārdomas par savu ikdienu, bet viņi ļoti forši apraksta to domu. Un tas ir tā motivējoši. Tu saņem to ziņu, izlasi un saņemies kaut kādā veidā. Tā kā ir jaudīgi, var pieslēgties, paskatīties. Tu droši vari mikrofonā vairāk runāt. Es tagad Labi. sapratu. Redzi, tu dzirdi? Tuvāk. Jā, es arī nebiju lasījusi, bet es gribu izlasīt tagad viņas iepriekšējo, laikam, High Five habit vai kaut kāds tāds. Jā, un 5 second 5 second rule arī, jā. Jā, tas arī šajā grāmatā sākumā bija minēts, un tikai kaut kāda viena nodaļiņa vai varbūt pāris lapas, bet jau tad bija šī ieinteresēja. Un es nolēmu, ka es gribu izlasīt, jā. Es esmu izlasījis visas grāmatas, un es varu iedot arī 5 zvaigznes, tāpēc, ka šī bija salīdzinoši labākā, jo man šķiet, ka jums nepatiks pirmās 2. Ja jums liekas, ka šeit atkārtojas, pirmajās 2 atkārtojas 10 reizes vairāk, un tur ir arī daudz cilvēku, tā kā pieredzes, bet viņas ir izņemtas tā kā no Twittera vai izņemtas no kaut kādiem DM un ļoti, ļoti daudz tā kā salikt kopā. Man īsti neinteresē. Man vienkārši interesē tā teorija, un tā grāmata varēja būt 4 reizes īsāka, vismaz tās pirmās 2. Un šī bija pirmā, kur tie cilvēki nav pieminēti, atsevišķi, kur vienkārši izklāstīta tā teorija. Tas man labāk patika. Varbūt tāpēc es arī ieliku tās 5 zvaigznes, salīdzinot ar pārējām grāmatām. Jā, man šķiet labāk. Bet jums ātri izlasīsies. Ļoti vienkārši nelasiet tos citu cilvēku pieredzes. Bet īstenībā man atkal patīk tās citu cilvēku pieredzes. Jā, viņas ir vienādas. Tur ir 156 un viņas visas ir praktiski vienādas. Okay. Jo man liekas, ka šajā grāmatā, ko es redzu jau, ko Raiva ir atnesusi, tur arī bija tās pieredzes un kaut kādas problēmas. Un baigi interesanti īstenībā, ka tu izlasi tādu īstu stāstiņu no kāda cilvēka dzīves, un tad autors tur paķidā, un tur tādu teoriju piedāvā, tur kaut kādu tādu risinājumu, tādu problēmu skatījumu, un man īstenībā tas man patīk. Man liekas, ka tas bišķi atsveicina, bet tāpēc tik inčīgi, ka mēs esam šitā satikušās, un ka katrai ir savs viedoklis, un baigi forši. Jā, jo šis ir man šeit citādāk izklāsts, bet tur ir vienkārši, viņi runā par to, un tad blakus ir tekstiņš. Tu izglābi manu dzīvi ar šo likumu, paldies. Es teiktu, katru rītu ceļos. Tur nav tā kā problēma aprakstīt, ko viņi izcidē. Tur vienkārši ir tā. Jūs lasīsiet, jūs redzēsiet. Nav arī tik traks, varbūt pārspīlē, bet man tā nokaitināja. Es labāk klausos viņas podkastus. Un kā jums būtu pēc šīs grāmatas, jūs uztetovētu? Ledde? Nē. Tur bija daudz bija bildītas. Tur bija daudz, tur bija kaut kāds 3 lapas ar tām bildēm pašā sākumā, kur ir parādi kamerā. Es atvainojos, kāpēc man nav tāds? Ir, nav? E-versijā arī bija. Jā, vesela kaudzīte. Jā, parādi tur kamerā. Tur jau tik tuvāk, daudz, jā. Es sapratu. Es pirmo daļu šai grāmatai lasīju Kindlā, un es nepaskatījos tos pievienotos. Un es domāju, ko grāmatā? Ja es pirmās 111 lapas puses izlasīju Kindlā. Tur tiešām ir. Ok, jā, tur ir tetovējumi uz rokas, ledde. Oh my God, tik slikta atmiņa man nav. Atgādinājums cilvēkiem pašiem paskaties un... Varbūt varētu ķēdīti. Tā varbūt. Bet tas tev nav acu priekšā, tev vajag. Bet tas tetovējums jau arī tev sāk būt tā, ka jāskatās. Oh my God, jā. Noteikti netetovējam. Ok, jā. Balstoties uz to, ka viņai viss pārsvarā ir saistīts ar 5, pirmās 2 grāmatas ir 5 sekundžu, tas likums un High Five habit. Neceros, kā bija latviski. Es pajautāju ChatGPT 5 atziņas no grāmatas. Man pašai bija nevis slinkums rakstīt, bet man vienkārši nebija laika šoreiz pieķerties šai grāmatas analīzei, tāpēc es paļāvos uz ChatGPT. Es ļoti atvainojos. Bet ChatGPT visu zina. Un es nosaukšu tātad vienu atziņu, un tad mēs varam ātri iziet cauri, vai kā varbūt jūsu dzīvē esat to ieviesuši vai neesat ieviesuši. Varbūt ir kāds piemērs ar kaut ko. Laikam pirmais ir visvienkāršākais. Atlaidiet vēlmi kontrolēt citus. Mēģinājumi mainīt citu cilvēku uzvedību bieži vien rada stresu un vilšanos. Pieņemot, ka nevaram kontrolēt citus, mēs iegūstam iekšēju mieru. Piekrītat, nepiekrītat? Kāda pieredze? Jā, es piekrītu par to kontrolēšanu. Ja tu visu tā kā vari paredzēt, un tev liekas, ka tu esi tādā kaut kādā miera saliņā, drošības tādā, bet dzīve visu laiku ir neparedzama, un tas ir no vienas puses traki, bet no otras puses ļoti aizraujoši,
Un ja mēs tā kā visu cenšamies kaut kādos rāmjos vai kontrolē tā kā iedzīt, kaut kādā vienā brīdī tas tāpat sāks buksēt un var jau aiztaupīt sev šādas vilšanās patiesībā. Un es zinu, man arī vienmēr ļoti ir arī paticis, piemēram, es nezinu, gan kaut kāda kārtība. Un, piemēram, ja ir jābūt laikā, tad ir jābūt laikā. Tā kā es jau arī sajūtos vainīgi, ka es tad dažas minūtes nokavēju, jo mums bija 11:30 sarunāts. Bet tad jau arī saistībā ar šo es tā nomierinājos, jo es sapratu, ka es nevaru tieši to ietekmēt, jo es esmu ceļā, es tūliņ būšu. Viss notiks, es neko nenokavēšu. Okay. Man pirmā doma, kas ienāca prātā, tiešām arī vakar biju koncertā, minēju jau ar savu mazo māsu 13-gadīgo un viņas draudzeni. Un man tā tīņu vide ir bišķiņ tāda sveša, tāpēc, ka man ir mazāks bērns, vai ne, un es pati sev neatceros es neatceros tajā laikā, vai es tur biju baigais tīns, vai ne, un viņām, protams, visādi gājieni, un man visādas tur aizdomas, un viss kaut kas, un gribās uzreiz, kā baigajai mammai tur uzreiz jau kaut kādu kārtību iedibināt, bet tiešām šo grāmatu tikko izlasot, uzreiz prātā tiešām tie divi vārdi let them, jo tie ir bērni, vai ne? Ļauj viņiem būt, ļauj viņiem sevi izpaust un izbaudīt koncertu un visu, kas tur, visu tā atmosfēra, kas, protams, bija traka, ļoti traka atmosfēra. Bet man bija prieks redzēt, kā bērni šobrīd, es negribu saukt viņus par bērniem, es zinu, ja kāds 13-gadīgs cilvēks to dzird, un viņi nav bērni vairs. Bet tiešām let them un necenties visu kontrolēt. Jā. Visam nav jābūt tā, kā man gribās, vai ne? Pēc manas izpratnes. Tā kā šo trenēt ir ļoti forši, jo teorētiski skaidrs, ka mēs saprotam, vai ne? Bet, jātrenē šis ir katru dienu. Jā, tas dabiski tev laikam nenāk. Okay. Rebeka? Jā, es arī, protams, piekrītu šai atziņai par to kontroli un piekrītu arī tam, ko jau iepriekš kaut kad Undīna pašā sākumā teica, kad tev jau tā zināšanas kaut kur galvā ir, bet tad tu izlasi šo grāmatu un tas atnāk kā tāds atsvaidzinājums. Un man arī bija ļoti līdzīga sajūta, jo es arī ikdienā centos tā kā īpaši neļaut kaut kādiem citiem cilvēkiem, īpaši varbūt nepazīstamiem, un tā ietekmēt savu garu stāvokli, vai kā, jo ļoti bieži tās situācijas īstenībā mums ikdienā, ja tā paskatās, gadās ļoti bieži. Es braucu ar mašīnu, kāds man tur nogriež ceļu vai nepadod ceļu, vai es redzu, kur parādu pagriezienus, tuliņ pārkošos tiekšā, kāds tur speciāli man nelaiž, un ir tik viegli sadusmoties un vienkārši parādīt dusmīgu seju vai kaut ko tur pamāt ar galvu tā otra šofera virzienā. Bet īstenībā tikpat viegli ir arī vienkārši saprast, es aizbraukšu citur noparkošos, tāpēc, ka man ir vienalga, kur parkoties, un ja tam cilvēkam šo vietu vajag, letam. Varbūt viņam kāja sāp, un es zinu, ka citās reizēs man bija vienreiz tāda tiešām situācija, kad es tā kā parkojos, tuliņ parkošos gaidīju, kad izbrauks mašīna, izbrauc tā mašīna un iebrauc citu, un man likās, come on, kas nezinu, ka man bērns mašīnā, man liek tuvāk ieejai, bet tad es domāju, nezinu tas cilvēks, un domāju, varbūt viņam kāja sāp vai kaut kas aizbrauc, citur noparkojas īstenībā vēl labāku vietu atradu, kur vieglāk bērni izcelt no mašīnas, tā kā, jā, letam. Okay. Jā, es esmu superkontrolētāja. Es gribētu teikt, ka es biju superkontrolētāja. Vismaz pēdējos 4-5 gadus es mācos, lai es neesmu, bet es esmu augusi. Es domāju par to, kāpēc es tāda esmu. Es esmu augusi tādā vidē, kur mani kontrolē, kur visapkārt tiek nenormāli kontrolēts un tiek uztraukt. Stress ir par kaut kādām sīkumiem, kad tu dzīvo vidē, kad kaut kas, piemēram, nokrīt uzreiz ir nokrita aktīvs. Un tad tev tāds, kā mazs bērns nemācies nenormāli to stresu, un, protams, tu viņu nesā līdzi. Un tagad es augu un vienīgā drošības sajūta bija tā kontrole. Un kad tu izveido to savu vidi un tu gribi visu izveidot, lai tev ir ērti, tā es augu, bet īstenībā realitātē tas man vairāk deva stresu, nekādu jau baigo komfortu, beigās tas neiedeva. Un tagad pēdējos gadus es jau sāku noteikt meditāciju un visām tām pārējām lietām, kas ļauj man citiem cilvēkiem būt viņiem, tad palika mierīgāk. Un tagad šo izlasot, ir vēl vieglāk, jo man likās, ka es tiku vaļā no tā, kad es reaģēju uz sabiedrību, uz ikdienas lietām, bet es nespēju nereaģēt uz stulbām lietām.
kad cilvēki izsaka stulbas viedokļus vai dara stulbas lietas, un tu gribās iesaistīties. Nē, tas nav pareizi, tas ir neveselīgi, tu nožēlosi. Un tad man gribās vienmēr pateikt tādu, bet tagad es biežāk saku ledam, jo viņiem pašiem ir jāmācās no šīm lietām. Un, ja es viņus kontrolēju, es viņiem atņemu iespēju mācīties. Tā ir tāda lieta. Tāpēc es gribētu teikt, ka man paliek labāk. Labi, numur 2. Pieņemt, ka citi var jūs vērtēt. Cilvēki vienmēr izteiks savus viedokļus par jums, tā vietā, lai uztrauktos par to, koncentrēties uz savu ceļu mērķiem. Es reiz pateikšu, anormāli grūti. Ja, kā jums? Nu, kaut vai es domāju arī tie, kas noklausās arī mūsu sarunu, arī vienmēr būs kāds viedoklis. Un, lai ir, tas ir labi, bet arī mums ir labi, jo mēs darām to, kas mums patīk. Tā kā arī grāmatā bija minēts, viedoklis vienmēr par visu būs visiem. Visi visāds. Ir ko papildināt? Jā, man patiesībā vakar bija saruna ar kolēģi. Mums bija garš izbrauciens un pa ceļam runājām tieši par šo jautājumu. Un es redzēju, ka viņa, protams, arī man ir tās situācijas bieži, kad tik ļoti satraucies par to kolēģi viedokli, ko tu esi varbūt ne tā pat nolasījis, vai viņš tur ir vai nav, tu pat nezini. Tev vienkārši liekas, tagad viņš domā tā un tā. Un mēs tieši par to arī runājām, bet beigās sapratām to, ka tā problēma ir nevis tajā, ka mūs uztrauc. Iespējams arī ir tā, bet vēl viena cita prizma, kā uz to paskatīties, ir, kad tev tas cilvēks acīm redzot ir kaut kāda autoritāte. Tev jāsaprot, vai viņš ir vai nav. Un ja viņš ir, protams, ka tev satrauc, ko viņš domā, vienkārši kaut kādās mērnās robežās censties to tā veselīgi uztvert, bet ja tev tas cilvēks nav pat kā autoritāte, tu negribi no viņa neko mācīties, un viņš tev nav nekāds piemērs, ir baigi viegli ātri nogriezt to sajūtu, ka, lai viņš domā, viņam ir sava perspektīva, tā kā, jā. Es ļoti piekrītu arī šai atziņai, jo, kā jau meitenes minēja, protams, ka visiem ir viedoklis par visu, un tas ir pilnīgi ok. Man pašai arī dzīvē ir arī īpaši kaut kad pēdējo gadu laikā arī varbūt sanākuši kaut kādi konflikti ar tuviem cilvēkiem, un pat ne īsti par tēmu, bet drīzāk par to, ka tie viedokļi vienkārši atšķiras. Un man tas arī ir vienmēr licies ok, jo man liekas, ka tas taču ir daudz interesantāk, ka mums katram ir savs viedoklis, ka tev patīk grāmatas, kurās nav tie stāstiņi, man patīk, kur ir tie stāstiņi. Cik garlaicīgi būtu, ja mums visiem būtu vienas domas, mums visiem viena lieta patiktu, taču vispār viss būtu vienāds. Un tāpēc es ļoti piekrītu šim, kad nevajag ņemt personīgi tos viedokļus. Tas arī grāmatā vairākas reizes tika uzsvērts, kad tas nav personīgi domāts. Un citam cilvēkam var būt citas domas, tas var būt pilnīgi pretējs. Viņam var nepatikt tas, kas tev patīk, un tas nepadara to lietu, kas tev patīk, par sliktu. Vienkārši citam viņa nepatīk. Un es arī lasot, es, protams, arī sapratu, kas ir tās lietas, kuras sevi ierobežoju, baidīdamās no citu cilvēku viedokļiem vai domām, un arī redzēju tuviniekus. Arī, tādā palasot, vienmēr liekas, es jau pat tā cilvēka dzīvi labāk zinu, es jau redzu, ko viņš sev ierobežo. Protams, ka tā nav. Tas ir vēl viens, tas atkal ir viedoklis, tas ir mans viedoklis par viņa dzīvi, bet jā. Jā, tas, ko es domāju, ir normāli grūti. Manā pasaulē, es apmēram vairāk kā 20 gadus esmu tādā vidē, kur cilvēki mani vērtē. Un gan anonīmi, gan publiski, un tīpaši kā dejotājai, kur ir brutāli tā pasaule, kad, dejotāja pasaule ir skarba. Tagad ir mazāk skarba, bet tad, kad es augu, praktiski kaut ko bišķi nepareizi izdaru uzreiz, tu esi muļķis, idiots, un vispār, un arī par izskatu. Tomēr, kā ir jāizskatās. Un es biju vienmēr pa tievu, un vienmēr man teica, pēc kādu burgerīti. Tā, ka visu laiku ir bulings apkārt. Un es arī augu tādā vidē, kur ir daudz viedokļu par to, kā tu izskaties, ko tu dari, ko tu velc virsū. Un tagad augot arī salīdzinoši esmu bijusi kaut kādos žurnālos kaut kur, un tad tie anonīmie komentētāji. Un gan ir viegli teikt, tā kā, viņiem tikai jau cilvēki, kuriem kaut kas nav kārtībā dzīve, komentē anonīmi un UTT, bet tajā pašā laikā viņi tajā komentārā pasaka manas lielākās bailes. Un tad ir tāds, ka,
Kā viņi zina, ka es īstenībā esmu tā kā impostor syndrome, ir, kad es neesmu šeit pietiekama, ka man te nevajadzētu būt, un ka es pati baidos no tā, un tad citi to redz, tīpaši kaut anonīmie. Un ir skaidrs, ka tās ir vienkārši tādas psiholoģiskās, tās nav novirzes. Bet tādas problēmas, ka es neesmu tikus pat ar sevi galā. Un es tagad, protams, arī terapijā un mācos ļoti daudz. Tieši tāpēc šo visu lasu, lai būtu mierā ar citu cilvēku viedokļiem. Jo man tiešām ir grūti, jo viņi redz manas lielākās bailes. Un viņi saka tas skaļi. Man liekas, ka uz šo vajag paskatīties tā arī. Mēs, protams, katrs to savu pasauli pārdzīvojam un visus savus notikumus un tā. Bet jāpaskatās uz to tā globāli, jo mēs visi patiesībā, mēs esam atšķirīgi, bet mēs darbojamies vienādi, un tā ir visu mūsu baile. Būt nenovērtētiem, būt apšaubītiem, būt tur bulings kaut kas. Visi kā viens no tā baidamies, vai ne? Kāds to piedzīvo vairāk, kāds mazāk, bet es domāju, visi kaut kādā mērā to ir piedzīvojuši un sadzird noteikti to savu piedzīvojumu. Un es vispār neapskaužu to tavu pozīciju, to noteikti ir liels darbs bijis jāiegulda, lai tiktu tajā nākamajā līmenī, jo tā sajūta noteikti ir kā nākamais līmenis, ka tagad šitas viss man neinteresē. Piemēram, arī par tiem pašiem pusauģiem runājot, tur viņi visticamāk vēl nav tikuši līdz tām. Un tas var baigu, iespēju arī atstāt, vai ne? Tā kā, jā. Es bieži domāju pusauģiem. Manos laikos nebija tie sociālai tīkli, un tu nevarēji tā kā vai nu uzzināt, vai kāds izteikties par tevi, tikai tavi klases biedri. Bet tagad, kad tu esi sociālais tīklos, jebkurš var par tevi izteikties. Un es esmu redzējusi, ka man arī nāk jauni dejotāji, pa viņiem taisa editus, tā kā viņus aprunājot. Un tā, ka ļoti skarbi ir, tāpēc, ja es jūtu viņiem līdzi, viņiem noteikti būs biezā kāda. Es ceru, ka viņi atradīs šos rīkus, kā tikt ar to galā, un ka viņiem apkārt būs droša vide un vecāki, kas mācēs strādāt ar to. Jā, šī ļoti aktuāla tēma patiesībā šai grāmatā tieši mūsdienās, jo tie rīki kā nonākt līdz tam cilvēkam ar negatīvām piezīmēm ir daudz vairāk. Tad ir forši, ka tev vismaz viens ir, kas tev atbalsta un pasaka, tā nav patiesība. Tas ir tas un tas neesi tu. Un arī tagad, kad mums ir kaut vai trets, vai ne, un cilvēki vienkārši pasaka kaut kādu random lietu, gāja pa ielu, redzēja to, un tev atbild vienkārši tu idioti, kāpēc tu gāja pa ielu. Kāpēc tu alpo? Viss dar nepareizi. Tu nekad nevar zināt, kas ir otrā pusē, un ja tu kaut ko tādu pasaka. Nu jā. Tāpēc baigi ir jāmācās tā kā ledem. Man ir īpaši sociālais tīkls, ar ko es visvairāk strādāju, kad gribās visiem uzrakstīt brutālas lietas, bet tā ļauj viņiem. Ja tas tiešām to apstādināt, vai ne, būtu vērts tiešām rakstīt. Jā, bet tas neko nevar. Jā, bet arī tad, kad tu mēģini pierādīt, ka tev ir it kā taisnība, lai gan ko nozīmē taisnība, bieži vien tas nepierādās, otrs cilvēks vēl vairāk paliek dusmīgs un vēl vairāk paliek pie sava. To, tu esi iemācījusies. Tagad tu vari viņam visādi zinātniskos faktus sūtīt, neviens neatvērs, nevienu to tavu zinātnisko pētījumu, paliks tikai pie sava. Tagad paliek vieglāk. Bet katru dienu tāpat sev jāatgādina. Numur 3. Ne visi atbalstīs jūsu izvēles, ne visi sapratīs vai piekritīs jūsu lēmumiem, un tas ir normāli. Svarīgi ir sekot saviem sapņiem, pat ja citi tos neizprot. Es laikam uzreiz varu sākt, jo es gribēju būt horeogrāfa un dejotāja 2000. gados, kad lika, es būšu bombzē vai striptīz dejotāja. Tāda bija skolotāju un ģimenes viedoklis. Un, tas ir kategoriski aizliegts. Un par spīti viņiem es to izdarīju. Bet jā, skolā man vēl viens. Man skolā nebulijo mobbings. Mobbings? Neaprunāju. Latviski. Neapcēla, varbūt. Man nebija, tā kā klases biedri man neapcēla, bet skolotāji bija man lielākie apcēlāji. Jo, es slikti mācījos, man nav tāda galva. Visticamāk, tagad to var ar ADHD apzīmēt un vēl visādām citām lietām, jo man nestrādāja tas, ko viņi man māca, lai gan es nebiju dūma, eksāmenis nokārtoju normāli. Bet man vidējā dzīves bija 4 karaliene. Un viņa teica, un tu vēl dejosi, tev būs neveiksmīga dzīve. Jā. Tie ir stereotipi. Tagad mēs to zinām, vai ne? Stereotipi, kas runā un nepiepildīt sapņi, iespējams, pašos cilvēkos. Jā, un es vismaz tiku, tā ir tā lieta, laikam, kas man par spīti, es visu izdarīju, tā man tā kā dzīvē netraucēja, bet varbūt man tieši tā deva degvielu. Iet uz priekšu, ka citi cilvēki neatbalstīja manas izvēles. Kā jums?
tagad tieši kāds tāds ļoti konkrēts piemērs nenāk prātā, bet par to, ja katram jābūt tādam sava ceļa gājējam, arī tas, man liekas, kā tagad par ļoti daudzām tēmām vienmēr kāds pajautā, kā jūs domājat, vai man darīt to vai šito, vai, man liekas tāds, ja tev kaut kāda tēma specifiska varbūt interesē, tev vai kaut kādus pieredzes, kaut kādus citas pieredzes un viedokļus, tu vari izpētīt un tā kā uzzināt, bet to gala lēmumu tev ir tā kā iekšēji jāsajūt, ko tu tā kā gribi darīt vai mainīt, un nevis tā kā paļauties, man tur draudzene ieteica, davai darīsim tā kā tā, tev labāk vispār, man liekas, šis tev nedara, labāk dari kaut ko citu, un vai tad tu to varēsi? Un, kā parasti ir kādi tie teksti, kur, piemēram, otrs pat tuvākais iespējams tā kā neizprot to tēmu, kas tev ir svarīga, un tā kā, rodās kaut kādi tādi jautājumi. Tu, protams, vari tā kā skaidrot un tā, bet ja tev tas ir svarīgi, tad, tev pašam ir tā kā sevī tas jāatzīst un bez tiem citiem viedokļiem kaut vai nevienam nesakot izdari, un tad tu zināsi pēc tam, tā kā, vai tā ir tā pareizā izvēle vai nē. Jā, jāriskē, jādara. Jā, es atkal no pilnīgi citas prizmas skatījos uz šo, bet caur savu pieredzi, protams, garlaicīgi, man liekas, ka es visu laiku runāju par bērniem, bet es tieši to redzēju. Perfekti, tas ir vienīgā no mums, kas runā par bērniem. Vāc. Bet es to atkal redzēju no šāda viedokļa, kad, tagad man ir mazs bērns, un, protams, apkārtējiem, īpaši radiniekiem, ir ļoti daudz dažādi ieteikumi, kā vajadzētu darīt, ko vajadzētu vilkt un ko nevajadzētu darīt, un ko vajadzētu sākt dot ēst un visu pārējo. Un, zinu, ka mums ir draugi, mums ir savs domu gājiens, bet ļoti bieži arī, kad tie rādīt, viņi jau labu grib, viņi jau negrib kaut ko ieriept, viņiem arī taču mūsu bērns ir mīļš un mīl un tā. Bet ļoti bieži ir bijis grūti viņiem kaut ko pateikt, tā kā aizstāvēt to savu viedokli, liekas, ka labāk ir vienkārši, es noklausos, es pamāju ar galvu, es zinu, ka mēs tā nedarīsim, bet atkal izlasot šo grāmatu, man liekas, varbūt mazliet vairāk ir jāpastāv uz to savu, un jāmēģina varbūt arī viņi iepazīstināt ar to manu viedokli vairāk, un kāpēc es daru tā, kā es daru, jo, es arī negrābju kaut ko no zila gaisa, varbūt arī kaut ko grābju no zila gaisa, bet tas ir un es gribu pati darīt, un ja arī kļūdīšos, es gribu kļūdīties, jo kā jau iepriekš teici, kā lai mēs savādāk mācamies, un tāpēc man nevajag, lai man visu pasaka priekšā, un ir forši, kad palīdz, bet nevienmēr vajag ar to savu viedokli nākt virsū, es teiktu, jā. Bet, latām. Tieši tā, es tieši saklausīju par tiem citiem viedokļiem, un man arī uzreiz, un par sapņiem kontekstā, man ir arī bijusi ļoti interesanti dzīve no tāda viedokļa, ir daudz dažādas profesijas pamēģināts. Laikā, kad man teorētiski vispār nav brīvu brīžu, es domāju, iet maģistru mācīties. Visi apkārtējie saka man, tev nevajag, tev nav laika, tu jau tā esi nogurusi, jo es kaut kad esmu pateikusi, ka es nogurus, tā ir man kļūda. Bet, protams, ka es tāpat eju un daru, jo es esmu jau nonākusi līdz tai atziņai, ka tev pašam ir jāsaprot savu motivāciju, sava sajūta kaut vai. Tu atceries to gandarījumu sajūtu, ka tu to izdarīji, kādas zināšanas vai pieredzi vai jaunus draugus, tu tur tajā ceļā esi ieguvis, un neviens tev nevar pareģot to nākotni. Un, protams, ka cilvēki apkārt citi grib tevi pasargāt, citiem vienkārši nepatīk, ka viņi paši nevar saņemties, tīri runājot, tā arī mēdz būt. Bet vienkārši jāsaprot, tiešām tas ļoti vienkārši. Padomā par savu motivāciju, kāpēc tu to sapni gribi un ko tu tur no tā gribi paņemt. Un mēs jau zinām visi, un visur tas ir rakstīts, ka tas ceļš vienmēr tāpat būs tas lielākais ieguvums, nevis tas rezultāts, pie kā tu gribi tikt. Tā ir reāli, tā sajūta arī ir tā, pēc kā tu ej. Nākamais ir aizsargājiet savas robežas. Nosakot personīgās robežas, daži cilvēki var reaģēt negatīvi. Tomēr jūsu pienākums ir aizsargāt savu labsajūtu, pat ja tas nozīmē, ka citi var būt neapmierināti. Jā, ļoti piekrītu. Tas ir
pilnīgi, man liekas, savu iepriekšējo komentāru var attiecināt arī uz šo, jo tas ir tieši tas, ko es ikdienā izjūtu un pie kā es zinu, ka man ir vēl vairāk jāpiestrādā. Jo kā šī grāmata arī māca, aizsargājot savas robežas, mēs paši esam mierīgāki. Jo no vienas puses, kā es saprotu kaut kādus brīžus, kad manas robežas tiek pārkāptas, es sastresojos, es esmu dusmīga vai bēdīga, atkarībā no situācijas, kas tur ir, bet tajā pašā laikā es neko nedaru, tā mīļā miera labad, lai to otru cilvēku neaizvainotu. Bet tad šī grāmata bija tāda, hei, visi ir pieauguši cilvēki, un viņiem ir jātiek galā ar savām emocijām, un es neesmu atbildīga par viņu emocijām. Es neesmu atbildīga par citu cilvēku, pieaugušu cilvēku emocijām, un es varu pateikt, ka kaut kas man ir pa daudz ar šo lietu, ko tu dari. Tu pārkāp manas robežas, tu mani sāpini, es nevaru būt es pati, un tas cilvēks, viņš var justies slikti, viņš var justies, mēs visi varam justies slikti, un tas bija tāds labs atgādinājums, jo, kā jau es iepriekš minēju, es tā uz tā pirksgaliem dažreiz dancoju kādam apkārt, baidīdamās no kaut kādas reakcijas, bet nevajadzētu tā darīt. Jā. Es varu ātri iekomentēt arī par šo. Jā, par tām robežām ļoti labs patiesībā, bet arī grūti viņas ir nospraust, vai ne? Ļoti grūti. Tu nezini, kāds būs seks, tu nezini, kāda būs reakcija. Protams, tā ir viņa atbildība, bet kaut kā tas tevi ietekmē. Un tas, līdz kam es esmu nonākusi arī ar savu psiholoģu kopā, strādājot, kad tu vari noteikt tās robežas, bet lielākais darbs sākās pēc tam. Tu vienreiz vari pateikt, ka tu pārkāp to robežu, un kas notiks, ja viņš vēlreiz pārkāps to robežu, tas cilvēks. Un tas atkal tā ir disciplīna un robeža pret sevi. Cik tu tās atkāpes dos un kas tur pēc tam notiks, jo to, ka mēs varam pateikt, kur tā robeža nekā pāri, tas tā nestrādā. Jā, un ļoti bieži vismaz, bet varbūt es, protams, esmu darījusi pārāk maigi tās robežas vilkusi, bet es esmu tā kā mēģinājusi viņas vilkt. Un cilvēks dažreiz negrib viņas redzēt. Ja viņš ir tāds konkrēts robežu pārkāpējs, viņš jau izvēlas neredzēt. Un man liekas, ka es varu tur ar treknu marķieru novilkt to robežu, un viņiem būs tāds, vai es pārkāpu, vai es tur tipto apkārt. Un jā, tas ir tiešām darbs, es piekrītu. Un arī no tādas dzīves pieredzes, jo vairāk kāds ir tavas robežas sācis pārkāpt, labi, vienreiz tu tā ievelc elpu, labi, tā bija viena reize, bet tad ir kāda otrā vai trešā reize. Tu saproti, ka tad tu varbūt atkal neesi novilcis tās robežas, bet tas tev tā kā, paliek tādā atmiņā arī. Nevis tāpēc, ka tu esi tāds ļaunatminīgs, bet tu nejūties vienkārši labi par kaut kādām situācijām. Un tad vismaz es pati uzreiz kaut kā sāku distancēties vai no konkrētā cilvēka, vai no tām emocijām, ko viņš tā kā rada. Un arī, pieaugušo cilvēka dzīve tāda, ka arī no kaut kādiem draugiem, paziņām nākas arī atvadīties, jā. Bet tā vienkārši ir. Un par to man arī ļoti patika šajā grāmatā, cik normāli bija izskaidrotas, kāda ir pieauguša cilvēka draudzība, un ka nevajag apvainoties par to, ka kāds tev neatbild uz ziņām, vai nav ilgi devis par sevi arī kādu vēsti. Tas reāli ir normāli, jo mēs katrs esam tik dažādās dzīves situācijās, un apstākļi katram ir pilnīgi dažādi. Un skaidrs, ka tas laiks, ko veltīt otram, ir ļoti tāds limitēts. Jā, izskatās, ka šī robežu vilkšana ir tā kā pieaugot. Jo jaunībā šeit neeksistē vispār tāda lieta, ka tu iepazīsti pasauli, vismaz manā pasaulē. Varbūt tagad cilvēki ir gudrāki, bet pieaugs vienkārši ej un viss apkārt ir, visiem izpatīts, visur lien iekšā, kur tā. Un tagad pieaugs tāds saprast, ok, man šis neapmierina, es vēlos citādāk un tiešām zaudēt cilvēkus. Un tas ir super skumji un grūti, bet dienas beigās tava veselība ir svarīgāka par izpatikšanu citiem cilvēkiem. Un runājot par tām robežām, tagad es sāku vilkt šīs robežas, es sāku ievērot arī citu cilvēku robežas. Tas nāca līdzi, kas varbūt es pati kādreiz biju tā, kas to neievēroja, un tagad es ievēroju, ka ok,
Okay. Es pilnībā saprotu, jo es varu tā kā relate. Okay. Saprast otru cilvēku sajūtas. So, 5. Pieņemiet dzīves neparedzamību. Dzīve ir pilna ar negaidītiem notikumiem. Tā vietā, lai censtos kontrolēt katru detaļu, pieņemiet pārmaiņas un pielāgojieties tām, ļaujot dzīvē ritēt savu gaitu. It kā loģiski, bet mēs tā gribam kontrolēt katru sīkumu. Tīpaši zinām, ka mēs taisam kaut kādus 5 gadus plānus, un tad ir tāds kaut kas nenotiek. Bet tas ir mans 5 gadus plāns, es tagad nevaru tā kā atkāpties, un tad tu pretojies un paliek sliktāk, un tad tu palaid vaļā, un tad paliek labāk. Vismaz man tā ir, ka es esmu riktīgi plānotāja. Un tagad man paliek bišķi vieglāk, jo es vairs netaisu 5 gadus plānus, tagad taisu apmēram gada plānu. Es esmu riktīgi izgāzusies ar 5 gadus plāniem, jo bija vairāk stress nekā kaut kāda iegūma no tā. Kā jums? Man pat ar vienas dienas plānu jau ir tāds stresainais variants, jo man arī tā kā diena parasti iesākās, ja es plānotājā tā kā uzrakstu, ko es šodien tā kā gribu izdarīt. Un tad ir, piemēram, pienācis jau vakars, un es tā kā paskatos, ka ārprāts es vēl neesmu izdarījis to un to. Un tagad es neatceros, kā viņu sauca. Arī bija viens autors 4000 nedēļu. Tā viena grāmata. Un, lai mēs tā kā kaut kā labāk spētu, nevis stresot par to, ko neesam izdarījuši, bet ka mēs varam dienā piefiksēt, ko mēs esam izdarījuši. Un tā kā, jā, tas ir tā kā labāk, bet vienalga, kaut kādi tie plāni, skaidrs, varbūt tādi būtiskākie jau, protams, tu izdarīsi, bet ir arī kaut kādas vienmēr tās mazās kaut kādas lietiņas, kas kaut kur vienmēr paliek gaisā karājoties, un tu atliec uz vēlāku laiku, bet, laikam jau vienmēr ir tā, kam jānotiek, tas notiks. Es laikam nebūšu arī tāda 5 gadus plānotāja, jo man vienkārši vienmēr ir tā doma bijusi, ka tu nevari ieplānot, tāpēc, ka tu nezini, kas notiks. Tu nezini, kas notiks valstī vispār, paskatāmies, kāda mums tā situācija ir. Tu nezini kaut kādus ārējos apstākļus, visas lietas mēs te varam pieminēt, kur draudzības, kas būs, kas paliks retākas, kas paliks ciešākas. Tā, ka es tāda super lielā plānotāja neesmu, bet katru gadu es iesāku ar kaut kādu, bet es neteiktu, ka tas plāns, tas drīzāk varbūt kaut kāds mērķīts, un izdodas sasniegt, neizdodas. Arī cenšos sevi nešaustīt par to, jo no tās šaustīšanas jau nekādas jēgas nav. Tā ir kaut kāda sevis sabotāža, un es cenšos maksimāli no tā izvairīties. Bet, protams, nevienmēr sanāk, īpaši kaut kā tieši pēdējā laikā. Man arī bija kaut kādas tādas 2 lietas samilzušas galvā. Man nāca tā kā liela dzimšanas dienas, domāju, oh my God, kas es esmu un ko es daru, un tad es sāku domāt, un man likās, ak, Dievs, vienkārši vispār neko neesmu izdarījis savā dzīvē. Bet, man arī tuvojas šis brīdis. Jā, bet īstenībā, un tieši šo grāmatu lasot, man bija tās 2 lietas, un es vienkārši paņēmu, es viņas ilgu laiku biju apdomājis galvā, jo grāmatu bija sāks lasīt. Tad es viņas izteicu skaļi cilvēkam kādam, un pilnīgi liekas, ka visums man sadzirdēja, jo es šķiru to grāmatu un atveru nākamo nodaļu, un wow, tieši par to manu problēmu. Labi izlasu. Nākamā nodaļa tieši par to otru lietu. Man liekas, come on, tik nice. un pārgāja man šis te self-sabotāžu periods. Jā, es saku, mēs ļoti līdzīgi visi darbojamies, mūsu sistēma. Bet par šo tēmu, ko es par tiem lielajiem plāniem gadu un tā, kā es tam biju, ir kaut kāda sajūta, kuru es gribu panākt, piemēram, vai kā es gribu justies visā šajā periodā. Vai, piemēram, ir kaut kādas vērtības, par kurām es rūpējos, lai viņas tiešām ir tās prioritārās, jo, pateikt ir viens, darīt ir kaut kas cits. Katru mēnesi, piemēram, vai es esmu tai ģimenē veltījusi laiku, tur mammai piezvanījusi, aizbraukusi ciemos un tam līdzīgi. Tās ir tās lietas, ko es tā kā gadu laikā negribētu zaudēt kontaktu, piemēram, gribu turpināt tur tradīcijas veidot ģimenē un tam līdzīgi. Tās ir tās lietas, ko es tā kā vairāk saredzu tajā, ko tu vari ieplānot un izdarīt. Bet viss pārējais, arī ko tiešām līdz ar pieredzi esmu sapratusi, kaut kas nenotiek, ļoti ātri tu pārsvičojies un saproti, tūlīt kaut kas cits atnāks. Tas tā gaisīgi, vai nevienmēr mēs nezinām tur
kā to izskaidrot, bet tā ir. Tiešām tās durvis aizverās, pēc tam citas atverās un kaut kas tiešām labāks atnāk vietā. Un vairākas reizes, tiešām daudz reižu tā ir jau noticis, un ir tā ticība tiešām ātri, tādā veidā ātri arī uztrenēt to izturību. Piemēram, no rīta bērns saslimst, skaidrs, uz darbu netikšu. Darbā tur miljonus mītingi, neko nevar atcelt, visam jābūt klātienē. No rīta, protams, panika. Vai tiešām tu esi tik slims? Tu mēģini tur tā skatīties. Protams, visu ātri pārkārto, pārplāno. Galvā arī notiek tāda forša transformācija ātri, un jo biežāk tajās situācijās nonāc, jo vieglāk pēc tam ir tiešām arī, es nezinu, tā izturība laikam. Resilience, tas foršais vārds. Tas ir tas, ko tu uztrenē ar to. Vienkārši ļaujies un dari, un viss. Un man liekas, papildinot vēl to, ka tas ir arī kaut kas par domāšanas veidu. Tas ir kā tu sevi noskaņo, jo, kaut kas nesanāca, un man arī ļoti bieži, tā kā tu teici par tām durvīm, aizvers viens, atvers otrs, un man dažreiz, ja ir kaut kas tā kā slikts noteikti, tad es domāju, tam bija jānotiek, un tūlīt nāks kaut kas labs, un es pat sevi noskaņoju, es jau gaidu to, un tā parasti arī ir, ka atnāk, vai arī tiešām, notiek kaut kas slikts, bet tas kaut ko iemāca. Tas kaut ko iemāca, un tas man dzīvē arī ir bijuši kaut kādi ļoti lieli tādi notikumi, kuri ir, piemēram, kaut kādi slikti, bet rezultātā atnes kaut kādu baigo labumu, tādu ļoti lielu, un tāpēc es vienmēr to piekopju. Ja kaut kas noteikti ne tā, kā gribētos, vai kā es domāju, vai tas man kaut ko cenšas iemācīt, vai mani gatavo kaut kam lielam un labam. Jā, runāju par šiem sīkumiņiem. Tas ne sīkumiņiem, tie nav sīkumi. Bet, piemēram, ir situācijas, kad nokavē. Vai tu ej un kaut kas notiek, un vienmēr tā visums man paglāba. Tieši to pašu šorīt padomāju. Man vilciens atkal ciet, vakar ciet vilciens, visur sarkanie. Un es tikai domāju, viss kārtībā, tur kaut kas gan jau notiek, man tur nav jābūt. Bet vispār šonadēļ es tagad atceros, man arī bija tās viens gadījums. Es izēju no darba, eju tā kā uz priekšu, bet man tāda sajūta, labi, es pāriešu pāri ielai. Vienkārši tāpat un tā. Un es eju, un tad es paskatos tā kā uz to otru ielas pusi, un tur no mājas nokrita riktīgi tāds liels daudzums sniega, jā. Un tad bija tāds, labi. Labi, ka tu uzticēji savai intuīcijai, jā. Turpin sakot. Šis ir liels. Ok. Nevienmēr mēs varam vienkārši teikt ledem, vai ne? Un ir situācijas, kad mums vajadzētu varbūt neļaut piemēram tam robežām vispār, un ir 5 lietas, kad mēs nepielietojam ledem teoriju, un tā ir tās 5 lietas. Numur 1, kad runa ir par toksiskām attiecībām. Ja kāds tev patstāvīgi izmanto, manipulē vai emocionāli kaitē, nevajadzētu vienkārši ļaut viņiem rīkoties pēc saviem ieskatiem. Šādos gadījumos ir svarīgi noteikt robežas un aizsargāt sevi. Visi piekrīt? Protams. Es domāju, ka tu vari ledem bija, un tu biji citur. Viņa bija citur. Jā, bet tā ir man šeit vispār tik plaša tēma, toksiskās attiecības, jo parasti viņas jau tevi noved tavas domas par sevi ir tik ļoti samazinātas, ka tev grūti tikt ārā no tā tīkla. Plus tu arī pierodi, tev liekas, tu īsti nesaproti robežu. Es taču esmu tik slikta, un šis ir labākais variants, kādu man dzīve var piedāvāt. Tas ir tāds, diemžēl, bet ok, tas ir visam kaut kas cits, ko varētu runāt ilgi. Ok, 2. Ja tiek pārkāptas tavas vērtības vai drošība, ja kāds rīkojas tā, ka tas tieši ietekmē tevi vai rada kaitējumu, piemēram, darba vietā kāds sistemātiski ignorē tavas idejas vai personīgajā dzīvē, kāds tevi neciena, rīkoties ir nepieciešams. Tieši tā. Tieši tā. Jā, aiziet. Numur 3. Bērnu audzināšana. Let me! Vecākiem nevar vienkārši, šis laikam bišķi citādāk, vecākiem nevar vienkārši ļaut bērniem darīt visu, ko viņi vēlas, jo tas var radīt negatīvas sekas viņa attīstībai un uzvedībai. Bērniem ir nepieciešams vadlīnijas un atbildība. Protams. Jep, tieši tā. Ir nepieciešams. Ok. Lai gan mūsdienās ir, šķiet tas nevis stilīgi, bet daudzi ir piekopuši, es nezinu, kā tagad ir, bet pirms kaut kādiem 10 gadiem piekopu to, ka visu var darīt. Tagad gan jau jūt sekas. Jūt sekas, vai ne? It kā jau runā, ka visu var darīt, kamēr tas neapdraud bērnu drošību, kādu citu drošību,
Jo tā kā tu minēji par savu bērnību, arī, ka tev bija stress, ka kaut kas nokrīt zemē vai kaut kas saplīs. Arī man tā bija, piemēram, es nevarēju tur puķpodu aiziet tur ar rokām, man uzreiz tur sit pirkstiem, ko tu lien tie puķpodā un tā. Un rekur es arī vakardien tur savas puķis sakopu, un arī meita nāk un bāž roku iekšā tajā zemītē, bet ko viņa dara? Viņa neko nedara, un ja es viņai tur tagad aizliekšu, viņa vēl vairāk gribēs, bet viņa 2 reizes paņēma ar to sauņu, saprata, ka tā ir kaut kāda zeme, viņai roka netīra, viņa mums tāds mazs estēts. Viss aizgāja darīt savas lietas, tāpēc, es tomēr uzskatu, ka visu darām, ļaujam ar robežām, kamēr tas neapdraud pašu bērnu, kādu citu, kas nedara kaut kādu ļaunu, protams, neļaujam tur spēlēties ar nažiem, šķērēm, skriet vai kaut ko, bet jā. Jā, tas ir vienkārši arī par to, tagad, kad mēs ļaujam viņam mācīties no savām kļūdām, kas noteikti ir ļoti svarīgi. Tā, 4. Ja kāds tev tuvs cilvēks cieš no paškaitējuma vai atkarībām, šādos gadījumos ignorēt un ļaut viņiem turpināt pašiznīcinošu uzvedību var būt bīstami. Tā vietā var būt nepieciešams iejaukties, piedāvāt atbalstu vai meklēt profesionālu palīdzību. Noteikti, jā. Noteikti. Viena no pirmajām tēmām, par kurām mēs bijām runājuši pirmajos podkāstos. Nepaliec vienaldzīgs, jā. Šī ir diezgan tāda sarežģīta, jo man ir bijuši blakus cilvēki, kur ir paši iznīcinājušies, un, diemžēl, vairs nav šīs zemes. Un tad ir tā, ka es esmu mēģinājis palīdzēt, bet es esmu ļāvusi viņiem pašiem būt, un tad ir nenormāla vainas apziņa, jo man šķiet, ka nav šeit pareizās atbildes. Te nav, un arī tā kā šajā grāmatā Ledam bija rakstīts viena tā nodaļa par to, ka tu jau nevari cilvēkam palīdzēt, ja viņš pats negrib palīdzēt sev, ja viņš pats nav gatavs mainīties, ja viņš neredz savas tās destruktīvās kaut kādas lietas, ko viņš pats sev nodara, tu viņu nepiespiedīs, lai cik slikti tas ietekmētu viņa dzīvi. Un tā, arī manā pieredzē arī ir bijuši tādi cilvēki, un jā, nav pareizās atbildes, ko darīt, kā palīdzēt, vai ļaut viņam tur pavisam nogrimt, jo šeit grāmatā arī bija tāds, ir jāļauj kā nogrimt, līdz tas cilvēks sasniedz rock bottom, savādāk, ja tu viņu visu laiku vēl cērā, tad tu atkal, viņam jau ir tā zemapziņā tā sajūta, man izvilks un tā, bet, protams, no vienas puses, ja tu viņam ļauj tā kā nokrist tik zemu līdz tam rock bottom, ko es nezinu, kā latviski forši iztulkot. Jā, var gadīties, ka tas iznākums nav tāds, ka viņam atverās acis un viņš saprot visu, tagad man ir jātiek ārā, varbūt ir tas sliktākais gadījums. Man liekas, ka te ir ļoti, ļoti individuāli arī, ka tie gadījumi, kas grāmatā aprakstīti, iespējams ir par tādu ikdienišķīgāku, tādu netik dziļu, varbūt depresiju vai kaut kādām bērnības traumām, kas rezultējās tajā, ka tu nespēji vairs dzīvot šajā pasaulē. Tā, un ka tu, protams, te nav pareizās atbildes, bet skatoties apkārt, kas mums visiem noteikti ir bijuši arī visādi gadījumi redzēti un tā, man liekas, ka tu vienkārši vari būt blakus, un tas ir daudz. Nodrošināt to tiešām sajūtu, ka tu nekritizē, ka tu nesaki, ko darīt, jo tas cilvēks, protams, pats izlems, bet tu esi klāt un tu esi tas atbalsta persona. Protams, ka grūti, ja tu nevari, tu ņem to uz sevi, bet tur atkal jā. Un tajā vēl ir tāds, ka nav jau tā, ka viņi neprasa padomu, viņi prasa padomu, un tad viņi to nepilda, un tad ir tāds. Jo ir grūti izdarīt īstenībā. Un rodās tā pretestība, ja tev kāds saka, ko darīt, tu uzreiz, tā kā, ja man saka, tad es to nedarīšu, apmēram. Tā kā ieslēdzās kaut kāds tas spīts bez mazai. Jā, tāpēc šī ir tā tēma, kas it kā lasīju, tad it kā piekrītu, it kā nepiekrītu, jo tiešām nav vienkārši pareiza atbilde. Ok, 5. Ja tiek pārkāptas veselīgas robežas, ja kāds regulāri neievēro tavas robežas, apzināti rīkojas pretēji tam, kas tev ir svarīgs vai vienkārši nav cieņpilns, ir svarīgi rīkoties un nevis tikai ļaut viņiem. To mēs jau runājam par robežu novilkšanu. Ok, varbūt jums ir kādi mīļākie citāti? Man šoreiz nav pierakstīta, bet man ir daudz atziņas. Ok, mēs tagad jau runājam 50 minūtes, iedomājieties. Mēs jāiet uz beigām, un varbūt ir pēdējās lietas, ko jūs vēlaties pateikt par šo grāmatu. Es, kamēr meitenes meklē citātus, pateikšu, ka man nav arī citāti. Es biju aizņēmusies grāmatu no Raivas, un viņa bija salīmējis līmlapiņus, un mēs kaut kad iepriekš runājām, cik forši ir, ka kāds atstāja savas piezīmes, un tu palasi, un tu redzi. Bet es pat secināju to, ka dažās vietās man bija tāds, rekur Raiva ir, viņa arī ir šito iečkojas, man ar šits uzrunāja, bet atkal citur es kaut kā pilnīgi lasējos, un man likās, nav neviena lapiņa, bet es paskatos blakus lapā, ir tās lapiņas, bet tu tā ielasies, ka tu pat īstenībā pat nepamani tās.
Nu, mana atziņa pierakstītā, ko es tā kā no tās grāmatas lielākoties gribētu arī paņemt, un varbūt citiem noder tāds īsais kopsavilkums, ka jāpieņem, ka cilvēki rīkojās atbilstoši savām vērtībām, nevis tavām. Un tad ir daudz vieglāk ļaut viņiem, jo tev nav ne jāizskaidro, ne jāievirza. Tās ir viņa vērtības. Man viens mīļākais citāts tā kā nebūs, man tur tās lapiņas bija daudz salīmētas, bet arī tāds atgādinājums, kāpēc vispār šādas grāmatas vajag lasīt un ik pa laikam vajag lasīt. It kā jau mēs sākumā runājām, pašsaprotams lietas, ko mēs visi ļoti labi zinām, bet mums vajag to atgādinājumu ikdienā. Ja man ir visa grāmata sazīmēta, gan arī katrā 2., 3. lapas pusē kaut kas atzīmēts, un es domāju, ka to mēs nelasīsim. Tāpēc mēs iesakām jums izlasīt. Un cerams, ka viņi noteikti iztulkos latviski 100%. Ja ir iztulkots viņas pirmās 2 grāmatas, un šī noteikti ir daudz populārāk, jo Opra viņa ieteicēja. Tā kā es domāju, drīzumā būs arī latviski, ja jūs negribat lasīt angliski. Es vēl šodien skatījos Jāņu Roses tajā e-veiklā, un bija. Tagad atkal bija, jā. Jā, jau bija brīdis, viņi pat man ignorēs, viņam rakstīja, ir vai nav? Jo es nopirku, kāpēc nav? Ir. Bet ieeja veiklā un ir, bet nav mājaslapā. Un tad bija tāds, viņi man noignorēja. Daudz darbs. Ok, tad mēs varam doties pie grāmatām, ko mēs iesakam jums izlasīt. Jā, viss uzreiz ņem. Protams, Ledem. Un viņa sāc tu šoreiz. My God, es nāc gatava. Labi, es ātri. Šorīt vēl pat nezināju, kuru nesīšu, bet skatoties uz šo grāmatu, ko mēs izlasījām, man no manā grāmatu plaukta paspīdēja burtiski šī grāmata, kas ir Wherever You Go, There You Are, nosaukums Džons Kabats Zins. Man ir tā, bet man ir pilnīgi citādāks vāks. Jā? Jā, man ir zils ar zeltu. Interesanti. Tad tu esi lasījusi viņu? Nē. Man arī ir tāds grāmatas. Bet jā, lielākoties šī grāmata ļoti labi paturpina iepriekšējās grāmatas stāstu un iedod vairāk varbūt tādus reālus instrumentus, kā tu vari praktizēt to. Tur, protams, nav Ledem teorija aprakstīt, bet tur ir vairāk par apzinātību, kā tu vari tiešām to, kas ir tā tava vērtība, kāpēc tu tur Ledem viņiem bija un tam līdzīgi. Kā tu līdz tam vari nonākt un kā tu vari stiprināt to savu apziņu sevī, būt šeit un tagad, neskriet uz priekšu, neskriet laikam pa priekšu, izbaudīt to brīdi, kas ir šodien, jo skaidrs, tas arī ir tas, kas mums ir, vai ne? Un dažādas meditatīvās prakses, kas ļoti labi grāmatā aprakstīts, kāpēc tev nav vienkārši varbūt standarta meditācija, kas cilvēkiem, kas ar to nav nodarbojušies, liekas paklājiņš, klusums un tā, bet citiem cilvēkiem tieši tas traucē. Un viņi nevar tās savas domas nomierināt un apkopot. Un, tā kā tur ir ļoti daudz brīvi tādi izdarāmi tādi uzdevumi, kā tu vari to praktizēt. Man šķiet ļoti, ļoti vērtīga grāmata. Forši. Es jau gribēju izlasīt, mani uzrunāja vāks vienkārši. Labi, es tad varu turpināt. Es gribu ieteikt atomiskos ieradumus. Aiziet. Varbūt jau liela daļa cilvēku būs lasījuši, jo nav super jauna grāmata un ir iztulkot arī latviski, bet būtībā šī grāmata ir par to, kā ļoti mazas sīkas izmaiņas ikdienā var būtiski ietekmēt jūsu dzīvi, mainīt uz pozitīvo pusi, un šajā grāmatā ir arī dažādu rīki aprakstīti, kā tieši ieviest tās labās lietas. Man arī likās, ka papildinās to Ledem grāmatu, jo, kā jau mēs runājam, mums ir jātrenē arī sevī tas Ledem, ļaujam citiem būt, un tad varbūt arī atomiskie ieradumi arī mums palīdzēs vairāk to sasniegt. Un kas man viena lieta, ko es atceros no šīs grāmatas, kas man patika, bija, piemērs tāds, ja jūs mēģināt atmest smēķēšanu, un tur bija 2 cilvēki, kuri abi mēģina atmest smēķēšanu. Viņiem abiem tiek piedāvāta cigarete, un viens no viņiem saka, nē, paldies, es mēģinu atmest, un otrs saka, nē, paldies, es nesmēķēju. Jā. Un cik daudz īstenībā iedod šī sīkā izmaiņa. Viņi abi mēģina atmest, vai ne? Bet viens tā arī saka, es mēģinu atmest tā, ka viņam vēl nav tā pārliecība pat sevī, bet otrs saka, es nesmēķēju, paldies, un viņam uzreiz taču pilnīgi cits tāds mindsets ir un pilnīgi cita pārliecība par savu lēmumu, un tad grāmatā arī bija aprakstīts, ka kā jums liekas, kuram ilgāk izdosies nesmēķēt vai kurš atmetīs, un tad
Protams, varbūt atmetīs arī tas, kurš mēģina nesmēķēt un mēģina atmest, bet pat tāds sīks ieradums, ka mēs varam izvēlēties pareizos vārdus, kā sevi ieprogrammēt, arī tas var mūsu dzīves kvalitāti tikai celt. Es gribu papildināt. Aiziet. Es biju aizmirsusi par šo te, jo es viņu arī daudz gadiem izlasīju. Kā es ieviesu to? Es sāku iet uz trenižeru zāli, un tas tāds, ka es mēģinu iet uz trenižeru zāli, un tad es vienkārši es esmu atlēte. Tāpēc es eju uz trenižeru zāli. Vai arī es mācos spēlēt bungas, es esmu bundziniece. Un tas vienkārši, pat ja jūs to sākat, kāda starpība, vai jūs jau to mākat, vai jūs nemākat, jūs pieņemat to identitāti. Un man tiešām bija vieglāk pieņemt identitāti. Un, piemēram, iet uz to trenižeru, es esmu atlēts. Tāpēc es eju uz trenižeru, nevis tur, es gribu pieņemties svarā, vai es gribu nomest, vai es gribu to izdarīt. Vispār, vismaz manā pasaulē, nestrādā šie mērķi. Man strādā identitāte. Varbūt jums arī palīdzēs. Okay. Jā, šī grāmata arī manā plauktiņā stāv. Tā kā paldies! Būs jāņem rokās beidzot. Vai esi vēl izlasījis? Nē. Wow, jā, vai mēs tev izaicinām. Un kāpēc es tāpat arī sev izdomāju, kāpēc neesmu vēl izlasījusi? Nu, laikam kaut kā man ir bail no kaut kādiem ieradumiem, kurus es zaudēšu. To es tā izdomāju. Bet labi, jāsaņemās taču ir. Jo mums ir te izaicinājumi. Bet tālāk, jā, es iesaku Filipas Perijas. Tu gribēsi, lai šo grāmatu izlasa visi, kurus tu mīli un iekavās, un varbūt daži, kurus tu nemīli. Un, jā, ja jūs lasāt to grāmatu, ko mēs jau šodien izrunājam, tad šī arī būs ļoti papildinoša. Šeit gan nav uzdevumi tādi praktiski. Pirmajai grāmatai, šīs autors pirmajai grāmatai, tur gan es atceros, ka bijis, tagad neesmu sen pāršķirstījusi, bet te arī ir tie dažādie stāsti, piemēri, un par visu, jā, par ko mēs jau arī šodien runājām, attiecību veidošanu, ne tikai romantisko, vispār sadzīvē ar līdzcilvēkiem, arī ar pārmaiņu pieņemšanu un vienkārši pa dzīvi. Tiešām ļoti noderīgi, tādas atziņas ir ļoti kodolīgas, bet liks tiešām arī padomāt dziļāk. Okay. Tā, man ir ļoti bieza grāmata. Gabor Mate, The Myth of Normal. Arī es varu teikt, tas ir papildinājums. Gabor Mate ir psihoterapeits, un tā es mēģināšu tā īsti pastāstīt. Iedomājieties, mēs dzīvojam šī sabiedrībā. Piemēram, ja mēs dzīvojam pilsētā, mēs kā normāls cilvēks, kuram ir sociālie tīkli, kuram ir ģimene, darbs, viss kaut kas notiek apkārt, mūsu prāts ir konstantā karā. Par to, par uzmanību. Visi mēģina mums pievērst uzmanību. Tas, ko mēs ēdam, citi cilvēki, tā toksiskā vide, ne tikai attiecību toksiskā vide, bet arī sveces, smaržas. Ļoti daudz šīs lietas padara mūs slimus, bet tas skatās normāli. Ko tai alkohols skatās normāli. Un tāpēc tas ir mīts par to, kas ir normāli. Un šeit ir aprakstīts, kā īstenībā viss, kas mums šobrīd skaitās normāli, padara mūs slimus. Un tās galvenās idejas, ka normālība ir ilūzija, un tad viss, kas tiek uzskatīts normāls, īstenībā nav. Traumas, mentālās traumas ir daudz izplatītākas, nekā mēs domājam, un tā ir tā kā lieta, ar ko vajadzētu sabiedrībai strādāt un pievērst uzmanību. Nevis, jo, piemēram, mēs redzam salauzta roka, ok, tad tu esi slims un tev vajag ārstēties bez mazliet. Tas ir jāārstē, bet traumas mēs neredzam un tās ir vieglāk paslēpt, bet viņas mūs no iekšienes tā kā ēd nost un atkal padara mūs slimākus. Prāts un ķermenis cieši saistīti. Tas ir fakts. Mēs nevaram no tā tagad izlīst ārā, tas ir zinātniski pierādīts. Jā, visa sabiedrības toksicitāte, cik dīvains vārds. Viss mūsdienu dzīvesveids, hronisks stress, tātad ir mūsu pamats šobrīd dzīvojot šajā vidē. Un visu laiku ir jācīnās par to, bet tā cīnīšanās atkal rada jaunu stresu. Un mums ir sociālā izolācija šobrīd, kas ir arī ļoti, kas mūs traumē. Tas, kad mēs varam sēdēt mājās un mums viss ir. Mums pieved pārtiku, mēs varam veidot attiecības, sēžot mājās. Viss ir, bet mums pietrūkst tā kā cilvēku. Mīlestība, kontakts ar cilvēkiem. Un tad beigās par to, ka dziedināšana ir iespējama. Un te ir daudz veidi, kā atrast savu ceļu uz atveseļošanos. Un man šķiet, ka tas pirmais ceļš ir
saprast to, kas tev padara tā kā slimu. Bargi izklausās slimu, bet vāju. Varbūt tas vēl pirms tā varbūt ir mēģināt vienkārši apšaubīt visu, kas ir normāls. Kad cilvēks, tas ir normāli, un tu sāc domāt. Varbūt nevajag ar visiem par to diskutēt, jāsaprot, ar kur tu vari par to diskutēt. Visi nesapratīs tādā līmenī, un nav gatavi tam, un negrib arī tās izmaiņas. Bet ja tu gribi, tad sāc vienkārši apšaubīt, kas ir normāli, un tas jau ir ceļš, es domāju. Kaut vai arī tāds sīkums prese. Un cilvēki uzskata, ka prese, viss, kas ir uzrakstīts, ir taisnība. Bet redz, visiem tas ir tāds. Man šī ļoti sāpīga tēma arī profesionāli. Tā kritiskā domāšana mums ir grūti ar to. Un ir tik daudz cilvēku, kas uzskata, tas ir uzrakstīts. Tad tā ir taisnība. Tev ne tā ir. Tad tas 100%. Un tāpēc tā grāmata ir tik bieza. Tā par visām šīm lietām. Un ļoti interesanti gaidu, kad viņi būs latviski. Es ceru, ka viņi būs latviski. Jo Gabor Matē ir brīnišķīgs psihoterapeits un uzrakstīts arī ļoti vieglā valodā. Ja jums arī, piemēram, angļu valoda nav pirmā valoda, otrā, trešā, tāpat varēs saprast visu, kas tur ir. Jā. Noteikti jāizlasa būs. Es ļoti ceru, ka jūs izlasīsiet. Šis būs pusgada projekts. Ir bieza, ir mazliet biedējoši bieza, bet tu ieintriģēji. Jā. Varbūt audio būku jāklausās. Ne, bet viņi tiešām viegli lasās. Man ļoti patika. Tāpēc. Paldies jums! Ārprātīgi daudz interesantas lietas. Mums atkal būs daudz ko lasīt. Pavasaris ir klāts. Sveicu jūs ar Martu. Beidzot. Vai ne? Jej! Saulīt atgriežas. Un jums brīnišķīgi, kur jums ir kāds pēdējais novēlējums mūsu klausītājiem, skatītājiem. Es ceru, ka es kameru ieslēdzu. Izlasiet šo grāmatu, par kuru mēs šodien runājām. Ir tā vērts. Jā, lasiet grāmatas. Jūs esat ievērojuši, ka cilvēki vairāk lasa grāmatas, vai tikai tas manā burbulī ir? Es esmu ievērojis, ka cilvēki grib vairāk lasīt, un tie, kas arī nav lasījuši, tiešām pievēršās, un tie, kas maz lasa, grib vairāk lasīt. Protams, un arī, tad, kad tu sāc runāt ar tiem cilvēkiem kaut kādā tajā savā vidē, kuri varbūt tiešām tā mazāk lasa, un tad tu esi pastāstījis par kādu to grāmatu, un tad, interesanti, varētu, vai ne, un tad jau tas tā kaut kā sāk aiziet, vienkārši arī pašiem, mums jārunā par to ir, un tad jau arī tā kā tas uz citiem tā kā var ietekmēt. Man liekas, arī par to arī šajā grāmatā arī vēl bija par to, kā tu vari tos citus ietekmēt, bet tādā pozitīvā virzienā. Jā. Es parasti eju ar saviem draugiem uz grāmatnīcu. Un tad es apmēram, ja es pazīstu to cilvēku, es viņam varu ieteikt, kādu grāmatu viņam ir jāizlasa. Šī noteiktā posmā. Es nezinu, viņi izlasa, bet viņi nopērk. Tas ir sākums. Tas ir pirmais solis tam, vai ne? Un arī tas, ka es tagad tik daudz runāju par grāmatām, viņus vairāk iedrošina, un tas ir forši. Es ļoti priecājos. Man raksta, es izlasīju to. Yes! Un ir tik daudz dažādu vecumu, gan 13 gadīgi, gan arī 56 gadīgi. Ļoti liels prieks, jo tās grāmatas katram sava sajūta par viņām, ko viņi dod, vai ne? Bet īsi runājot, es domāju, ja tu ņem tādas par zinātni kaut kādas lietas profesionālās, skaidrs, tu tur dabūsi to informāciju, bet šāda veida grāmatas, par kurām šodien runājām, tā ir tāda laba terapijas sesija. Tu atrodi sevī kaut kādu jaunu virzienu, kā tu domā. Tiešām paplašina redzesloku. Tā kā ļoti, ļoti forši dzirdēt to. Paldies jums! Paldies! Paldies. Čau!